Čau! Šis video par to, kā saglabāt atsevišķus albumus vai fotogrāfijas no iCloud.com interneta pārlūkā. Ja tu pieprasīji vai saglabāji savas iCloud bildes caur privacy apple.com, tad tu saņēmi visas bildes bez albumiem. Bet ko, ja tev tomēr ir svarīgi saglabāt atsevišķus albumus, tad šis ir vēl viens variants caur interneta pārlūku. Atveram interneta pārlūkā iCloud.com un ielogojamies savā iCloud mākonī. Tev ir jāievada savs Apple ID e-pastiņš, un ja tu to nezini, tad atver telefonā settings, un pašā augšpusītē kā pirmais ir visticamāk tavs vārds uzvārds, nospied uz tā, un tad tu zem savas bildītes vai vārda redzēsi arī e-pastu. Var nospiest ķeksīti pie Keep me signed in, tad tik ātri viņš neizlogosies. Turpinam ar paroli. Ja tu nezini savu paroli, tad to var attiestatīt telefonā, bet par to cits stāsts, ja nepieciešams, prasi man. Tālāk visticamāk tev telefonā atnāk paziņojums, un tev uz telefona ir jānospiež allow. Un šeit ir jāievada 2-faktora autentifikācija, cipariņu, ko tu redzēsi telefona ekrānā. Tālāk nospiežam Trust. Un tu esi nokļuvusi savā iCloud mākonī. Tātad pie Library un pie Recentiem ir pilnīgi visas bildes un video. Kāpēc izmantot iCloud.com ir, lai lejupielādētu atsevišķus albumus, ja tie tev ir svarīgi. Vai arī otrs vēl var izmantot failu tipus, piemēram, atsevišķus, kad pārskatīt tikai video, screenshots vai kaut ko tam līdzīgu. Un, lai lejupielādētu, paņemšu kaut kādu albumu savējo. Un galvenais, kas tev šeit ir jāņem vērā, ka iCloud.com neļauj saglabāt vairāk par 1000 failiem vienlaicīgi. Lai iezīmētu šīs bildes, tu spiedi Ctrl+A, iezīmēt visu. Un, ja tas ir mazāk par 1000 failiem, tad tu viņus vari saglabāt. Vienkāršākā podziņa ir šī, lejupielādē, download, bet ņem vērā, ka ja tavām bildēm ir uzlikts Height formāts, nevis JPG, tad viņas saglabāsies oriģinālajā formātā. Tātad, ja tas ir Heights, tad tu arī dabūsi uz savu Windows datoru Heights formātu, ar ko atkal pēc tam ir Windows datoriem diezgan sarežģīti sastrādāties. Un priekš tā ir tāda opcija, šeit ir 3 podziņas augšā. Un jāizvēlas More Download Options. Un šeit jāizvēlas Most Compatible, tātad, ja gadījumā tavas bildes ir Heights, tad viņas pārkonvertēsies uzreiz caur šo uz JPG. Un Windows dators viņus vieglāk atpazīs, un tev nebūs pēc tam jādomā, kā viņas konvertēt. Un skaties, man uzreiz sākās lejupielādēt, pat neprasot, kur šos failus saglabāt. Ja tev šeit parādās, tad izvēlies ārējo cieto disku un attiecīgi uzreiz izdomā īsto vietu, kur šiem saglabātajiem albumiem vai šīm bildēm būtu jāglabājas. Iespējams, ka tas jau uzreiz, ja tas ir kāds ceļojums vai kaut kas, varbūt tu vari uzreiz attiecīgajā gadā saglabāt vai zem kaut kādiem citiem albumiem vai vispār zem dokumentiem. Skaties, kas tev tās pa bildēm. Bet, piemēram, šajā gadījumā man lejupielādējas viss fails, pat nepaprasot, kurā vietā viņas saglabāt, bet šajā gadījumā tad es varu ieiet pie šīm More Options, un man šeit piedāvā Download Settings. Un pie Download Settings ir jāieslēdz podziņa, ka Ask me what to do with each download. Tad prasīt man, ko darīt ar katru lejupielādi. Un tad es pamēģināšu vēlreiz to pašu izdarīt. Nospiedīšu More Download Options, atkal Most Compatible, lejupielādēt. Un tagad man jau parāda, kā saglabāt. Ja? Es teikšu Save As. Spiežu, kur tās saglabāt. Es nemaz nelikšu uz ārējo cieto disku. Tu izvēlies pati, kur tev šīs bildes ir jāglabā. Un gadījumā, ja tev nepieciešams tomēr ir saglabāt no visa lielā fotoarhīva, tātad, ja šeit ir vairāk par 1000 bildēm, tad parādīšu, kā tu vari iezīmēt bildes, lai saglabātu no visa pārējā. Tu vari sākt no jaunāko bilžu gala vai no vecāko bilžu gala, tad aizej uz pašu sākumu. Un iezīmēšana notiek tā, ka tu iezīmē vienu bildi,
Un tu nevari tāpat vien neko nospiežot iezīmēt visas bildes, vai arī, ja tu spiedīsi Ctrl A un tev ir vairāk par 1000 bildēm, tad tev neļaus saglabāt. Tāpēc tev ir svarīgi iezīmēt līdz 1000 bildēm. Un, lai to izdarītu, tu nospied vienu bildīti un kaut kādā citā vietā, vai nu pabraucot uz leju vai kā, tev jānospiež podziņa Shift, un tad jānospiež, piemēram, pēdējā bilde. Un tev šeit augšā parādās, cik bildes ir iezīmētas. Ja ir pa maz, tu vari turpināt pabraukt uz priekšu, atkal nospied Shift, kaut kur ievelc, un viņš iezīmē vairāk bildītes. Atkal var pabraukt uz priekšu, Shift un iezīmē bildi, un šādā veidā tu viņas brauc uz priekšu, ar pogu Shift iezīmē, kamēr tu saglabā līdz 1000 bildēm. Un tad atkal, man šeit nav 1000 bildes, tāpēc es parādīšu uz mazāku skaitu, ja? Pieņemsim 700 bildes. Šeit ar tiem 3 punktiņiem atkal ņemam More Download Options, Most Compatible, leju pielādēt. Un te es izvēlos saglabāt ārējā cietajā diskā. Fotogrāfijas kārtošanai. Un tad, vai nu taisi jaunu mapi, vai skaties, kā tev attiecīgi ir vajadzīgs. Un saglabājam. Un šīs lejupielāde būs diezgan ilga. Atkal, lai saglabātu no interneta 1000 failus, tev vajadzīgs ir stabils interneta savienojums un jāgaida samērā ilgs laiks, kamēr tas viss būs lejupielādējies. Bet tikmēr, kamēr vieni faili lejupielādējas, tu vari jau iezīmēt nākošos. Redzi, ka, piemēram, pie šī tu beidzi, tad tu iezīmē bez neturot nevienu citu taustiņu nospiestu nākošo failu. Tev iezīmēs šis viens. Tad atkal šķir uz leju, brauc uz leju, nospied pogu Shift un iezīmē tālāk uz priekšu. Un šādā veidā ar to Shift podziņu tad tu iezīmē tik, cik tev ir nepieciešams. Un ja gadījumā tu iezīmē jau mazliet vairāk par 1000, tad atņemt viņas nost var, vai arī atsevišķas bildes, varbūt, ko tu nevēlies leju pielādēt, var noņemt nost ar pogu Ctrl. Tātad, ja nospiež pogu Ctrl, tad tu attiecīgas bildes vari noņemt nost vai pielikt klāt pa vienai. Ar Shift bija tā, ka tu visas, kas ir pa vidu iezīmēji, un ar Ctrl tu iezīmē tikai atsevišķas bildes. Un atkal turpini viņas leju pielādēt, turpat blakus visām pārējām. Un beigās, kad visi faili ir leju pielādējušies, tev vajadzēs vēl failus atarhivēt. Atver, kur viņi bija saglabāti. Man ir angliski extract all vai izvērst visu. Gaidam, šis ir tas pats kopēšanas process, diezgan ilgi. Ja tev ir vairāki zip failiņi, tad tu vari mēģināt vienlaicīgi atarhivēt vairākus. Šo vienkārši atstāju pabīdu maliņā, šo var aizvērt ciet. Un tad, teiksim, ņem nākošo failiņu un ekstrakt. Un, kad visi faili ir atarhivējušies, tad šos zip failus vajag izdzēst, turot pogu Shift un nospiežot Delete. Tas nozīmē, ka faili tiks izdzēsti pilnībā, permanently un netiks pārvietoti uz datoru miskasti, lai tur neaizņem vietu.